Mēs savukārt dodamies turp uz nākamo keynote, un to mēs dzirdēsim no SIATED galvenā izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja Ulda Tatarčuka. Labs rīts! Sveiks! Jā, labdien visiem! Tikai atgādinājums, katru dienu mēs izdarām izvēles, kādu mēs veidosim savu dzīvi, kādu mēs visi kopā uzbūvēsim Latviju un kādu uzbūvēsim pasauli. Un apsveicu visus tos, kas ir atnākuši uz šo stāstu. Jūs uzzināsiet noderīgas lietas, kas iespējams ietekmēs jūsu dzīvi nākotnē. Man ir tikai divi uzdevumi. Pirmais ir mazliet iedvesmot jūs, otrais, protams, ir radīt jūsos nepārvaramu vēlmi atnākt uz Dzirnavu ielas 105 un pievienoties tam, ko dara un tam, ko būvē TET, jo tas, ko mēs būvējam, ir stiprāko savienojumu, un stiprākais savienojums esiet katrs no jums. Tas, cik spēcīgi mēs būsim katrs atsevišķi, kā mēs sadarbosimies savā starpā, noteiks to, kāda būs Latvija, kādi būs tās uzņēmumi, kādas būs Latvijas ģimenes un kāda būs pasaule un sabiedrība kopumā. Ļoti īsi. Pirms 30 gadiem mūsu apgrozījuma 98% sastādīja pakalpojums, kuru lielākā daļa no jums nemaz nav dzīvē izmantojusi. Kurš pateiks, kas tas bija? 98% no TET tajā laikā Telekom apgrozījuma. Burtiski nesen, kad es vēl biju jauns un izskatījos kā jūs. Jā, galda telefons, tad, kad es studēju Rīgā, man bija jāaiziet uz saktu, jāpiesaka tālsaruna ar skrīveriem, un tad es varēju no turienes pazvanīt vecākiem. Apmēram 93. un 94. gadā man likās, ka tehnoloģijas ir sasniegušas savu maksimumu, jo man bija pageris. Ja? Mani varēja sasniegt, un tagad mēs komunicējam nedaudz savādāk. Apmēram tik lieli mēs esam. EBITDA, tie, kas mācās finanses, zina, nodokļos samaksājām šogad vairāk kā 50 miljonus un investējām vairāk kā 40 miljonus. Un tas, ko mēs darām, ir pastāstīšu. Mēs diezgan agri sapratām, ka mūsu spēles laukums nav tikai Latvija. Mēs spējam un varam konkurēt arī Eiropas un pasaules līmenī. Katrā no šiem punktiņiem, ko jūs redzat, tā skaitā Kijevā, atrodas mūsu iekārtas, mūsu datu pārraides risinājumi, ar kuriem mēs ļaujam pasaulē sazināties. Un mums bija ļoti darbīga nakts pirms 4 gadiem, 24. februārī, kad sākās karš Ukrainā, kad Krievija viņiem uzbruka. Jo 2 stundas pirms uzbrukuma mēs ieraudzījām, kad tajā valstī, ko mēs pat negribam iezīmēt, bet tur ir Baltkrievija, kad izslēdzās starpsavienojumi ar Kijevu. Minskā vienkārši pazuda sakari. Mēs mēģinājām viņus sazvanīt, sapratām, ka nekas nestrādā, viņi neceļ telefons. Tas, ko mēs izdarījām, mēs pieslēdzām Kijevu atpakaļ caur Varšavu un caur Frankfurtu. Un, ja mēs skatāmies uz šo karti, šobrīd mums ir datu centri, no kuriem 2 atrodas Frankfurtē, kur atrodas mūsu pašu izstrādātais TET Cloud risinājums, ar kuru mēs sniedzam pakalpojumus gan Latvijas uzņēmumiem, gan citās valstīs, gan arī diezgan lielam skaitam uzņēmumu Ukrainā. Ukrainā mūsu biznesa daļa datu centros ir orientējuši 10% apmēram. Reāli Latvijā un Frankfurtē mēs darbinam Ukrainu kritisko infrastruktūru, un mūsu tehniskais atbalsts ir tas, kas palīdz viņiem cīnīties. Arī mēs ļoti agri sapratām pirms 30 gadiem, kad fiksētās balss pakalpojumi, kas bija mūsu galvenais bizness, pamazām samazināsies. Šobrīd mums no apgrozījuma šis pakalpojums sastāv 2%. Tas, ko mēs esam sistēmiski un gadiem darījuši un turpinam darīt, ir mēs esam būvējuši jaunus televīzijas risinājumus, datu pārraides risinājumus, mākoņu skaitļošanas risinājums, tagad arī mākslīgā intelekta risinājums un vides. Un pirms 3 mēnešiem mēs nopirkām pirmos NVIDIA H200 un L200 serverus, ļoti ātrai datu apstrādēji, ar domu, ka mums ar to kapacitāti pietiks, lai apkalpotu klientus kādu gadu, 2. Šobrīd ir labas ziņas mūsu biznesam. Mēs esam pilnībā izpārdevuši to, kas mums bija, un vakar apstiprinājām nākošās investīcijas, tātad augstas jaudas skaitļošanas iekārtu iegādēji. Viss nāk no pamatiem. Mēs sākām ar mājas telefoniem, likām klāt iekārtas, kiberdrošība ļoti strauji attīstās, datu centri, IT, 4G, 5G, bet tas,
kas liek mums iet uz priekšu, ir, ka mēs redzam uz tām kompetencēm, kas piemīt vairāk nekā 400 profesijām, kas strādā mūsu uzņēmumā, mēs varam veidot tā saucamo nākošo izaugsmes soli. Šobrīd mums ir šifrēšanas atslēgas kvantu tehnoloģijās, mēs veicam reāls tests ar Latvijas banku, ar apdrošinātājiem, ar medicīnas iestādēm, jo viena lieta, par ko ir jādomā jau šodien, ir, ka visi dati, ko jūs pārsūtat, iespējams tiek nozagti. Par to ir jādomā, pret to ir jāaizsargājās, un ja mēs zinām, ka šodien eksistējušie šifrēšanas mehānismi ir salīdzinoši droši, tad tas, ko mēs redzam pastoties uz priekšu, kad skaitļošanas jaudas būtiski pieaugs, varbūt pēc 5, varbūt pēc 7,2, varbūt pēc 10 gadiem, tie dati, kas tiks nokopēti šodien, viņus varēs atšifrēt. Un, lai pret to cīnītos, mums ir šifrēšana. Strādājam arī ar elektrību, 5G koridoriem, ražojam paši filmas, ražojam televīzijas kanālu saturu un darām daudz citas lietas, kas padara mūs kopumā stiprākus. Šajos slaidos nepaspējām ielikt, bet pagājušajā nedēļā mēs uzvarējām starptautiskā iepirkumā, kur beigās kvalificējās 5 uzņēmumi. 1 no Latvijas, tie esam mēs, 1 no Somijas un 3 no Igaunijas, kur uzvarēja iepirkumā par 13 miljoniem eiro, un šie iepirkuma ietvaros mēs nodrošināsim reālu kiberdrošības aizsardzību uzņēmumiem Ukrainā. Tas ir Eiropas fondi, ar kuriem mēs strādājam. Gan ENISA, kas ir Eiropas kiberdrošības aģentūra, gan visi pārējie. Mums ir vairāk kā 30 aktīvi iepirkumi, kur mēs ne tikai pretendējam uz daļu no Eiropas līdzfinansējuma savu produktu attīstībai, bet mēs reāli sniedzam pakalpojumus Eiropas iestādēm no Latvijas, rūpējoties par viņu kiberdrošību. Tā, tas ir ļoti augošs un perspektīvs virziens. Šobrīd mēs būvējam arī 5G optikas koridoru, jo, kā visi zina, jauns risks, kas ir ieradies būtiski pēdējos 3 gados, ir jūras kabeļu bojāšana, un liela daļa pasaules optikas iet pa jūras dibeniem, tā skaitā no Anglijas uz Ameriku, uz Austrāliju un vispārējo. Un mēs esam pamanījuši, ka viņus slikti cilvēki mīl bojāt. Tāpēc mēs esam ne tikai būvējam šobrīd šo infrastruktūru, bet šogad, bet 25. gadā esam uzbūvējuši vēl 3 papildus savienojumus Latvijai, lai dienā, kad tiek bojāts kāds jūras kabelis, ko nevar izslēgt, mēs to nesajustu, mūsu pakalpojumi, valsts sistēmas un vispārējais turpināt darboties. Šie ir mūsu 6 datu centri, un šis ir 7, ko mēs būvējam Salaspilī. Par viņu būs arī jauks video. Šis būs labākais un spēcīgākais datu centrs Baltijas reģionā, domāju, ka arī Ziemeļu Eiropā, ar pavisam jaunām tehnoloģijām, un kas ir īpaši svarīgi, ka mēs izvēlējāmies ļoti rūpīgu vietu, kur ir augstsprieguma pieslēgums, jo elektrības jauda pieprasījums ir tā kā 5-kāršojies 1 gada laikā tehnoloģijām, iekārtām, bet visu siltumu, ko mēs radam, mēs pāri ielai atdodam Salaspils siltumam, kurš uzsilda ūdeni iedzīvotājiem vai nodrošina apkari. Mēs viņiem atdodam siltumu 27 grādos, no viņiem dabonam atpakaļ 7-8 grādu temperatūrā siltumu, ar kuru atdzesējam savus iekārtas. Un tādā veidā mēs arī efektīvi saudzējam dabu un nodrošinam tādu kopumā ilgtspēju. Mums bija jauki atbalsta cilvēki. Kur Evika Siliņa mums palīdzēja šo projektu atkārt, klimata un enerģētikas ministrs, Salaspils pašvaldība, un mēs viņu šobrīd jau testējam. Un tā māja ir ļoti sarežģīta. Viņa izstāsta pēc tādas parastas kantainas būves. Mēs viņu negribam ļoti izcelt, bet tur iekšā ir tehnoloģijas, tur pat jumtā ir sensori, lai mēs būtu maksimāli efektīvi. Un mums ir viens Tier 3 certified ļoti augsts kvalitātes datu centrs. Vienīgais Latvijā, kas šobrīd šo certifikāciju ir ieguvis, tas ir mūsu Datum, un ir tikai viens uzņēmums pasaulē no Amerikas, kas šo certifikāciju var iedot. Lai to certifikātu dabūtu šai ēkai, tev ir jāaiziet 2000 testi. Kaut kas jāizdedzina, jāizslēdz elektrība, jāatslēdz optika un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu lielākais ģenerators, kas nodrošina mūsu esošo infrastruktūru, kā 4. rezerves risinājums, spēja nodrošināt vidēja izmēra Latvijas ciemata ar elektrību. Un šeit būtu jānotiek brīnumam un jāsāk rādīties video.
Un mēs mākam arī izmantot vietējos talantus, tā ka paldies tautumeitām, ka viņas iedziedāja arī šo mūsu pasākumu. Jā, mēs katru dienu izmantojam jaunus tehnoloģiskos risinājumus, tā skaitā mākslīgo intelektu. Šobrīd mēs izmantojam 25, bet, ja jūs kļūsiet par TED darbinieku, mēs parūpēsimies par to, ka mēs visus jūs visu laiku apmācam. TED visi darbinieki ir izgājuši AI agentu veidošanas apmācības, tā skaitā arī es pats. Un tas ir tas mūsu uzdevums, jo šobrīd eksistē tāds burbulis, kad no jāimainīs pasauli. Pasauli vai uzņēmumu darbības efektivitāti mainīs kāds no šiem 25 vai nākošajiem 30 risinājumiem, ko izdomās un iemācīsies pielietot katrs eksperts katrā amatu grupā, kurā viņš darbojās. Šis ir tas, ko mēs uztaisījām visai Latvijai un arī esam pārdevuši starptautiski. Mēs vienā brīdī sapratām, ka cilvēki, tā skaitā valsts iestādēs un uzņēmumos, sāk eksperimentēt ar AI. Viņi ļoti bieži nepadomā, kur viņi iekrāmē uzņēmumu datus. Tad viņi viņus ielādē ChatGPT un pēc 5 minūtēm vairs nezin, kur viņi atrodas. Šī ir droša vide, un mēs paši viņu izmantojam 2 gadus. Mēs tā sacīt eksperimentējam ar dzīvniekiem sākumā. Dzīvnieki esam mēs paši. Mēs pārbaudam, ka viss ir pareizi, viss ir droši. Un kad es varu droši zināt, ka mēs analizējot TED klientu datus, nepieļaujam nekādu datu noplūdi uz kaut kādām publiskām un mazāk aizsargātām AI sistēmām. Šis ir ļoti labs risinājums. Mēs viņu uzbūvējām 4 mēnešos. Ir jau 2., 3. versija, un klientu skaits visu laiku aug. Padomājiet par to. Lietuvas LNK uzņēmuma klienti visi skatās video saturu uz risinājumu, ko esam radījuši mēs. TED Backscreen ir mūsu zīmola nosaukums. Mēs esam parakstījuši jau 3 pirmos starptautiskos līgumus. Viens ir Moldovā ar Starnet, viens ir Polijā, viens ir ar LNK, un mēs vēl strādājam pie aptuveni 20-40 nākošiem risinājumiem, jo mēs uzbūvējām platformu. Ja kāds no jums skatās TED Plus televīziju, jebkurā no vidēm, tas ir tas, ko mūsu inženieri uztaisīja, saliekot kopā 20 dažādas vai vairāk tehnoloģijas un pieliekot klāt filmas. Tā ka šī ir mūsu iespēja. Mēs domājam, ka mēs varam iegūt 5% tirgus daļu Eiropā, kas būs varbūt mazliet vairāk nekā mūsu esošais apgrozījums, kas šodien ir plus mīnus 300 miljonu eiro. Tā ka jābūt tai ambīcijai, jābeidz baidīties. Un jānotic pašiem sev, kas Latvijā reizēm sanāk nepārāk labi, ka mēs varam būt konkurētspējīgi Eiropas un pasaules līmenī ar risinājumiem, ko mēs izdomājam šeit ar saviem kolēģiem. Nu, cik daudz vēlās pievienoties TED jau šobrīd? Tu vari pēc tam nāc pie manīm, es tev uzreiz vedu uz biroju. Būs ko darīt. Tā ka paldies, ka uzklausījāt. Jā, TED galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks. Bet klausies, es aizmirsu pēdējo slaidu. Šis ir tas, pie kā ir jāstrādā katram no mums. Tā skaitā mans galvenais uzdevums ir šodien iemācīties kaut ko jaunu un kļūt mazliet labākam. Un ja jūs nonāksiet TED-ā, tad jūsu vadītāji rūpēsies par to, lai jūs variet augt un nākotnē kļūt par TED izpilddirektoru, lai jūs vienmēr visu, ko darat, padomājat par klientiem, jo viņi maksā visu TED darbinieku arī manējās algas, lai jūs visu laiku draivojat pārmaiņas un atbildiet par rezultātu. Tā skaitā par kļūdām un par uzvarām. Bet tagad gan viss. Paldies! Paldies. Uldi, kas es esmu, lai tevi labotu, bet man šeit tur bija viena tāda kļūdiņa nedaudz, tāda tīri strateģiskā. Tāpēc, ka šiem te ļautiņiem, kas šobrīd studē un es nezinu, varbūt ir kādas sesijas vidū un tu domā paralēli par eksāmeniem, un tā jau mācību nomocīja, tu viņam pateici, nāciet pie TED, būs katru dienu vēl jāturpina mācīties. Bet, zin kā, lead by example. Es, kad studēju, es strādāju. Protams, skaidrs, ka mūžu dzīvo, mūžu mācības nepavēlti, tur tas teiciens. Super, liels paldies!